Mēs to atdevām vienai meitenei. Viņa lika starp lapām laikā aust, un tā vienmēr, ja nesaus starp sniegiem, tan starp lapām kaut zeguzes bals, ej kā apmātejs, tātad kā brīvais. Garām uzrakstiem tirgus un cirks, ali, un šeika vietā vienu zeguzes balsi pirkt. Ja meitene paraustīs plecus, tad tu nepaliec ilgi vairs tur, nevar prasīt, lai visi to saprot, ko tev nozīmē naivais kuku.